Visbriesmīgāk ir, kad otram sāp. Pats visas elles var paciest. Visbriesmīgāk ir, kad otram sāp, un kad viņš skatās tev acīs, un mēmi klusē un nelūdz nekā, lai sāpju smagums tiek dalīts. Visbriesmīgāk ir, kad otram sāp, un tu nezini, kā lai palīdz. Es arī nometu to svaru, es paliku tievāka. Viņš nesita ar kulakiem, viņš sita tikai ar plaukstām, lai nepaliktu tāds baigās rētas. Notika tas, ko es vismazāk gaidīju. Es nevienam neko neteicu, jo man bija ļoti bail. Draugi viņu vienkārši vilka ārā no mājas, un es viņam teicu, es drīkstu satikties ar saviem draugiem, un viņam bija tas nē. Viņš atnākot mājās bija piedzēries un vienkārši izšķaidīja spoguli, viņam bija pie vienas vietas tas. Viņš arī mēdza sist pa sienām. Protams, sāpina tas, kad pasaka, ka tu esi neglīta. Pasaka, ka tu esi cilvēks bez smadzenēm. Un visādas tādas frāzes pasaka, tu esi stulba. Tas no sākuma, ka viņš pateica, tas iedūr, bet laika posmā es pie tā pat pieradu. Un man tas nelikās nekas īpašs, ka viņš tā pateica vai izdarīja kaut ko. Vienkārši sastrīdoties, viņš iekāpa mašīnā iekšā, un es gāju pa priekšu ceļam, malā. Un viņš vienkārši man uztriecās virsū. Bet tā arī nebija vienīgā reize. Arī, kad draugu lokā mēs bijām un es runāju cilvēkiem ar viņa draugiem, un viņš arī sadusmojās par to un vienkārši uzbrauc man virsū. No vienas puses man bija bail, ka viņš mani pametīs. Un tas cilvēks, ar kuru es ilgstoši esmu kopā dienā, un pēkšņi tas cilvēks man nebūs, tad man galvā bija tāds, ko es darīšu bez viņa. Kad man nebūs nekur, kur citur iet, ka man neviens nepalīdzēs. Es vienā momentā pat vainoju sevi, jo viņš visu laiku vaino mani pie kaut kā, kad izšķiramies. Runājam arī bieži vien par tādu emocionālu vardarbību, arī par tādu pakļaušanu. Tie bieži vien ir tādi ļoti noteikti tipu cilvēki, kas ir tādām narcistiskām iezīmēm, kas ļoti meistarīgi veido dažādas manipulācijas taktikas, kuri tieši tāpat var būt ļoti patīkami, ļoti tādi harizmātiski un sākumā radīt tādu pilnīgi citu iespaidu un sabiedrībā radīt citu iespaidu, bet patiesībā tas viņu mērķis bieži vien ir tiešām apzināti darīt pāri. Un tad mēs runājam tiešām par tādiem būtiskiem personības traucējumiem. Prāts ir tieši to orientēts, kādam nodarīt sāpes un dabūt to pieķeršanos un to cilvēku reakciju un tādu to savu uzmanību sev caur tādām sāpēm. Tas bija pirms 9. klases. Man senāk bija 16 gadi. Jā, tas bija pirms 3 gadiem. Kā mums esam brālēns un māsīca, mēs viens ar otru tur trakojam un tā. Sākās kaut kāda ķermeņa, to, kad viņš man ar rokām savām ķermenē aiztiek manu. Cik vecāks viņš ir? Tagad viņam ir 37. Jā, 37. Diezgan vecāks. Un man likās sākumā, ka tas nekas tāds traks nav, jo viņš tomēr mans brālēns, mēs tur trakojam netīšām un netīšām likās. Labi, tad es paaugos mazliet lielāka. Sākās tas, kad viņš visu laiku kaut ko tur gar krūtīm un tā, un vecāki jau tā kā arī turpat tās bija. Bet vecākiem es neko neteicu, jo viņš man piedraudēja un teica to, ka vecākiem būs vienalga. Tad nonāca līdz mirklim, kad mēs visi bijām mūsu mājās, bija viņa ģimene un mēs visi. Un tā kā es gulēju ar savu māsu,
es ielīdu pie savas māsas čučēt, un viņš pielīda klāt. Sākumā man likās, nu labi, viņš vienkārši kā brālēns nāk gulēt. Nekas taču traks nav. Un jā, tad notika tas, ko es vismazāk gaidīju. Es nevienam neko neteicu, jo man bija ļoti bail. Un tajā mirklī arī tad, kad tas viss notika, es biju ļoti kluss, vispār neko neteicu. Jo es biju pārbijusies, man likās, ja man vienreiz jau piedraudēja to, ka man neviens nepalīdzēs, tad es arī nevienam neko tagad neteikšu. Kad uzzināja līdzcilvēki, kāda bija varbūt viņu reakcija? Vecākiem es neteicu, jo bija arī viens mirklis, kad es kaut ko pateicu, un tētis pateica, tev vajadzēja teikt to ātrāk. Un man bija tāds, nu labi, tad nav jēga īsti teikt kaut ko vairāk, tāpēc es to paturēju pie sevīm visu laiku. Līdz mirklim jau, kad es pateicu savai māsīcei, un tad sanāca, kad visu uzzināju. Bija, protams, arī cilvēki, kas domāja, ka es to visu izdomāju. Tad es sajūtos tiešām ļoti slikti, man likās, es pie visu esmu vainīga. Kāpēc kāds par kaut ko zina, man nevajadzēja nevienam neko teikt, vispār tā kā nevienam, tikai turēt pie sevīm. Man vismaz liekas to, ka visi ir aizmirsuši, ka visiem tas liekas normāli, jo vecāki tāpat ar viņiem, tā teikt, draudzējās, sauc viņus pie mums, un kaut gan es esmu teikusi, ka man nepatīk, kad es gribu, lai viņi nebrauc pie manīm, jo es negribu viņus redzēt. Bet vecākiem ir, es nezinu, man liekas, ka pilnībā vienalga, tāpēc es neko īsti nevaru izdarīt. Es esmu bezspēcīgi tajā situācijā. Viņam ir viena meitiņa maza un dēls, kurš iet 2. vai 3. klasītē, un meita iet 1. klasītē. Es domāju, vai tiešām tev pašam nav bail to, ka tavam bērnam tā var notikt? Ka tu dari citam, tu tiešām negribi, ka tev notiek tā. Jo tas ir sāpīgi, tas tiešām ir sāpīgi. Kas tevi atturēja un attur joprojām no vēršanās policijā? Man ir tas, ka es ļoti negribu, kad viņam atņem bērnus, jo man ir ļoti žēl to bērnu. Es gribu, lai viņiem ir tētis, es gribu, lai viņi nav tā, kad izaug bez tēta. Es saprotu, ka ir vīriešiem tādas situācijas, kad, ja sieviete ģērbās tur atkailināti, bet es biju sīka, es staigāju reāli trenuškās un lielos kreklos. Tā kā es tiešām nekādīgi nevarēju izprovicēt, vienīgi, ja viņam pašam kaut kas trūka no savas sievas, tāpēc viņš izdomāja, ka viņam vajag izdarīt to kaut ko mazākai meitenei, kas ir nevainīga, kas nevar neko viņam nepateikt, neizdarīt. Man ir ļoti bail mājās staigāt ar kaut kādiem šortiņiem. Kaut gan es zinu, ka man tētis nav tāds, es zinu, ka man brālis nav tāds. Tad, kad es esmu ārā, man ir bail no vīriešiem. Man ir bail pat skatīties acīs. Es pat negribu iet viņiem garām vai vispār kontaktēties. Kā tev šķiet, tev šī sajūta paliks uz visu dzīvi, vai tā varbūt pāries pēc kāda laika? Es gribu ļoti ticēt, ka tas pāries, bet pagaidām, cik ilgi tas jau notiek, tad es domāju, ka tas būs uz kādu laiku. Mēs varam runāt par tām sekām, kas paliek pēc vardarbības. Tad ir trauksme, bezmiegs, depresīvas sajūtas, kas saglabās tādu ilgu laiku. Tāda arī izolēšanās sajūta, ka grūti ir vispār veidot kontaktus un izolēties arī varbūt no ģimenes locekļiem, no pazīstamiem cilvēkiem grūti ir uzticēties, veidot kaut kādas jaunas attiecības. Turpmākajā nākotnē, tas pašas bailes vērsties pēc palīdzības, un bailes, ka tā situācija var atkārtoties. Bieži vien mums ir tāda sabiedrības uzskata, stereotipi, ka īstenībā ka pati kaut kā provocēja vai pati kaut kā vainīga, un tas ir tāds ļoti vēsturiski veidojies arī tāds skatījums, kas tad īsti ir tā seksuālā vardarbība. Bet tie pat ir tādi nevēlami, tieši tā arī nevēlami joki, nepatīkami joki, tāda vērošana, protams, arī tāda manipulācija un pierunāšana vai kaut kādas seksuālas darbības, tur ir ļoti, ļoti daudz kas, un tas notiek pamazām. Bieži vien tas upuris arī nemana, ka viņš kļūst par upuri, ka viņam der pāri. Bieži vien arī šādas lietas cilvēki tiešām apzinās, kas ar viņu īsti ir noticis. Pēc ļoti daudziem gadiem
varbūt pat uzdrošinās stāstīt kādam pēc daudziem gadiem, un pat bieži neapzinās to, kā ietekmēt viņu dzīvi. Cik tev bija gadu, kad jūs sākāt tikties? Labs jautājums. 22 šķiet. Jā. Un cik viņam bija gadu? 36. Jā. Tas sākās īstenībā ļoti ātri, kā mēs palikām divatā. Bija atkal alkohols, viņš piedzērās, parādījās kaut kādi melnie. Un tā bija pirmā reize, kad es mukuju, jo tā roku pacelšana bija tik tālu, ka es gan api atjēdzos, jo bija gan žņaukšana, gan sišana, gan verbālā visāda caurēja, teiksim tā. Viņš pat zvanīja pats policijai tajā brīdī, kad viņš visu to darīja. Ja jūs negribat, lai es nositu cilvēku, tad brauciet tagad. Ja ne, es viņu nositīšu un sēdēšu par to. Un tie policisti prasīja uz kādu adresi, kur ir jābrauc. Viņš teica, jūs zināt, kas jums zvana, jūs zināt, kas es esmu, un jūs paši varat pateikt, kur es atrodos. Un tad viņš pats nolika. Viņš nolika tāpēc, ka es sāku bļaut adresi. Es teicu adresi, kur es esmu. Un tad, kad viņš nometa, viņš uz manis paskatījās ar tādām nezvēra acīm un pateica, tu zini, ko tu tikko izdarīji? Tu zini, kādu spriedumu tu sev tagad sarakstīji? Un pagāja tās 2-3 stundas, un policija neatbrauca. Un tajā naktī, no kaut kādiem 10 līdz 3 naktī, viņš man vienkārši daudzīja, bet viņš nesita ar kulakiem. Viņš sita tikai ar plaukstām, lai nepaliktu tādas baigās rētas. Un spieda ar savām kājām rokas man tā, jo viņš bija daudz garāks par mani. Bet tajā brīdī, kad viņš pielika cirviem pie rīkles, tad gan man viss apgriezās kājām gaisā, un es viņam lūdzos tikai, lai viņš ļauj man parunāt ar mazajām, piezvanīt. Protams, man visi telefoni un viss bija noņemts. Viņš to neatļāva. Tad tā kā apgriezās otrādāk visā tajā karstumā, tad uz grīdas sita, tad gultā iemeta sita, tad, un viņš vienmēr teica, izvarot viņš man nevaros, jo viņš zina, kas par to draud, jo viņš ir sēdējis cietumā jau iepriekš. Un katru pantu viņš zināja, kas viņam draud, ja viņš kaut ko mani izdarīs, ne tā durt un griezt, viņš visu to teica, ka viņš varētu izdarīt ar mani, bet viņš to nedarīja, jo viņš zināja, kas viņam par to būs. Tajā visā karstumā viņš bija bez drēbēm. Tad viņš līda tā kā man sejā ar to savu un teicies iekodīšu vai kaut ko izdarīšu, kad viņš vienkārši izdozīs man visu redeli. Bet līdz galam viņš to neizdarīja, jo tā skaitītos arī kā izvarošana. 3 viņš atlūza, es tā kā centos mierīgi ar viņu par to visu nomierināt viņu un nolikt gulēt. Salasīju visas savas mantas, ātri aiznesu klusītājiem līdz mašīnai, telefonu es savu savācu, iemetu viņu pulveru pakā, jo es zināju, ka viņš viņu tur nemeklēs, un tad paņēmu atslēgas, naudu priekš degvielas, un visas durvis visu atstāju vaļā, saliku mašīnā, un es tagad darbinu to mašīnu, un viņai tur bija problēmas ar pielaišanu. Un es vienreiz, otrais, un tā mašīna stāv pie loga, kur viņš guļ. Un es viņu darbinu visu kratos, jo es domāju, bļājies, viņš sadzirdēs, man neatnāks, un viss tās tiešām tad būs beigas. Paldies Dievam, ka man kaut kā ieslēdzās tās, kad vajag mierīgi. Un tad ar kādu 4. reizi sanāca iedarbināt to mašīnu, un es ātri. Es arī biju pati naktskreklā tikai. Aizbraucu līdz tuvākajai pieturai, apģērbos. Uzreiz zvanīju mammai, izstāstīju visu, un ielēju degvielu un braucu pie viņas. Es biju tikus gandrīz līdz Rīgai, un es sapratu, ka es pie viņas nedrīkstu braukt, jo tā būs pirmā vieta, kur viņš mani meklēs, vai nu pie tēva, vai nu pie mātes. Tad es sazinājos ar pazīstamo, kam bija sakari ar policiju. Es aizbraucu pie tās meitenes ģimenes un pie tā puiša ģimenes, un viņi, kad mani ieraudzīja, kāda es izskatījos, jo visa seja vienkārši bija satūkusi, un visur tie zilumi un galva un viss sāp, bet tajā adrenalīnā es nejūtu vispār, ka man kaut kas sāpētu. Biju tur galā, un viņi lika man atpūsties pāris stundas, un tad veda mani uz policiju. Un ierakstīja iesniegumu. Tad aizbraucu uz ekspertīzi, kur īsti neko neaprakstīja, jo nākamajā dienā
Man laikam tie zilumi tik ātri nepaliek, ka vienkārši viss sāpēja. Visas rokas, pēdas pat bija zilas un kājas. Vairāk aprakstīja tikai seju. It kā vajadzēja galvai rengenu taisīt, jo viņš vienkārši aiz matiem to galvu dauzīja tā pret zemi, kad viss džingstēja. Policists uzreiz teica, viens bija tāds, kurš tā kā pasmējās, tā kā vienmēr visas aizskrien atpakaļ un izņem savus iesniegumus un neko tālāk nedara. Pēc iesnieguma rakstīšanas es pēc tam saņēmu zvanus un draudus un visu pārējo, ka viņš jau mani meklē, ka jau braukā pa visurieni. Es tev nedraudzu, tikai tevi brīdinu. Un vienmēr nāca tāda teksta, jo viņš zināja, ka tad neko policija nevar darīt, ja tas ir brīdinājums. Tas jau tie jau nav draudi, jo par draudiem arī ir kaut kādi tur tie panti. Stulbākais pēc tā visa novērsās draudzenes, māsa, jo es atgriezos. Pēc pāris dienām, 2 man šķiet, pēc tā visa notikuma, es paņēmu bērnus, visu savu iedzīvi, sakrāmēju, cik vien varēju, un suni, un es aizbraucu atpakaļ. Tā bija lielākā kļūda. Viņš man tā iedzina galvā to savu sistēmu, kam ir jābūt, ka es tā kā pakļāvos tam visam, jo man vajadzēja nodrošināt, lai mazajām viss ir, lai man neatņem mazās. Un man bija jāklusā par to, kas ir noticis iepriekš. Man bija jāpierāda to, ka viņš neko nevar nodarīt bērniem, un uz ko es gāju tikai tā iemesla pēc, kad bērnu tēvs uzzināja par notiekošo, un viņš centās viņus atņemt, un bija jāiet uz tiesu. Es viņus visus sapratu tajā brīdī, bet es nevarēju pieļaut to, ka man viņas atņem un aizbraukt no turienes es arī nevarēju. Ja es atgrieztos atpakaļ savās mājās, es viņām nevaru to visu nodrošināt, bet tiesas jau notiek. Tā bija vieta, kur visi dārziņi visas momentā tika nokārtots. Sievietes saņem ļoti daudz nosodījumu, ka, ko tad tu pati ej atpakaļ, ko tad tu pati, kāpēc tu neej prom. Tā arī ir tā sabiedrības izpratne, kas tad ir tā līdzatkarība. Jā, ir jāsaprot, ka tajā brīdī, tajā situācijā, tā sieviete īsti nevar aiziet prom, jā, ka tur ir, protams, tur ir vēl daudz citu aspektu, tur ir, piemēram, ir citreiz, ka burtiski ir tas, ka viņi ir ekonomiski atkarīgi, jā, no tā vīrieša, kur viņi nevar aiziet. Bet tad atkal mašīna tika atņemta, es atkal esmu bez nekā. Visus manus līdzekļus, viss tika atņemts. Viņš pat gāja manās internetbankās un visur bija uzlicis savu pirkstu nospiedumu. Viņam datorā ir tāda programma, ja es kaut ko daru savā telefonā, viņam uzreiz nāk, ko es esmu darījusi tajā. Kamēr bija mazās, bija mierīgi, viņš neko nedarīja. Viņš varēja tur aiztaisīt durvis uz otru istabu, lai mazās nedzird, un tad sākt mani pilīt nenormāli. Bet viņš to nedarīja bērnu priekšā. Bet tad, kad viņas aizbrauca, Ziemassvētkos viņas tika paņemtas, un tad sākās. Es teicu, ka es gribu aizbraukt pie tēta, tur netālu, uz jauno gadu. Nekur tu nebrauksi, neko tu nedarīsi. Tad viņš bija iegājis manā bankā, redzējis kaut kādu pārskaitījumu no mistiska vīrieša dzimuma pārstāvja, ka man kāds ir ieskaitījis naudu kaut kādu. Kas tad sākās atkal. Viņš mums draudēja ar gāzes pistoli, un viņš visu laiku staigā šurpu turpu, ka tu nevar paspēt izlikt pat pa logu ārā. Un runā visu laiku, un runā, un pieļī tev galvā, kas tūlīt būs, ko ar tevi izdarīs, un galvenais vēl tas, ka tajā visā bija māsa, tajās dienās tur. Tā bija pēdējā reize, kad es tur vispār biju un uzdrošinājos uz turieni aizbraukt. Es centos sazināties ar to bērniņtiesu, kuras uzraudzībā es biju, un izprasīt kaut kā, lai es dabūtu aizliegumu, lai viņš nevar tuvoties, jo viņš brauca mazās gāja biržos dārziņā, viņš brauca uz to dārziņu, skatījās, kas viņas ņem sārā un cikos, un kad es braucu, kad nē. Visas fotogrāfijas, kuras bija uz sadauzītu seju, visu saliku mapē, aprakstīju, kas, ko un kā, un aizsūtīju uz tiesu. Man atnāca paziņojums, ka viņi nevar uzsākt lietu, jo tas nesot viņu tā kā rajonā. Jā, tu rakstīji iesniegumus, vai tā lieta ir kaut kur pavirzījusies? Cik es saprotu, krimināla lieta nav uzsākta? Nē, viņam piespriedā administratīvo 560 naudas sods. Viss vairāk nekā. Ja nesamaksā to naudas sodu, tad varbūt pāris sodu, kas pasēdēs. Par miesas bojājumiem. Es jau domāju, ka es esmu atgājusi kādu pusgadu šķiet. Es redzēju murgus, man bija paniskas bailes.
Bet tagad atkal runājot mazliet uzzaust tas triceklis. Ja paceltos tā lieta, ja viņu attīstītu, viņš zinātu, no kurienes tas viss nāk. Un tad atkal baidīsies un nezinās, kā tas viss beigsies. Un tev ir jāiet un jārunā tajā tiesā. Un es nespētu. Es nevarētu aiziet uz to tiesu un redzēt viņu atkal tur un to visu runāt un stāstīt. Jo man pēc tam atkal būtu reāli bailes. Pie mums vēršas virs 300 sievietēm gadā. Jā, zvanī, protams, ir daudz vairāk, bet palīdzību saņem rehabilitācijas pakalpojumu, saņem vidēji 350-400 sievietes gadā. Vardarbībā cietušas personas saņem sociālā darbinieka konsultācijas, psihologa konsultācijas un vai jurista konsultācijas. Atkarībā no tā, ko šī sieviete vēlas. Vēl šobrīd ir tāds jau jaunāks pakalpojums pieejams kā krīzes dzīvoklis. Un to var saņemt gan vardarbībā cietušas personas, gan cilvēktirdzniecības upuri. Šis krīzes dzīvoklis ir tāds tā kā drošs patvērums, kur patvērties uz brīdi, kamēr sieviete vai vīrietis nokļūst uz savām kājām. Tiek rakstītas vēstules ministrijām, Saeimai un tam līdzīgi, lai kārtotu likumus, jo mēs ļoti daudz dzirdam no mūsu klientēm, kas nestrādā, kuri likumi varbūt ir jālabo, jāmaina vai jātaisa jauni. Un mēs ļoti aktīvi ar to darbojamies, lai arī politikā kaut kādas izmaiņas veiktu. Kā organizācija, skatoties uz situāciju Latvijā, kāda tā ir? Traģiska. Es teiktu vienkāršiem vārdiem, traģiska situācija ir traģiska, bet man gribētos teikt arī, ka ir uzlabojumi. Varbūt uzlabojumi nav tādā ziņā, ka vardarbība paliek mazāk, bet uzlabojumi ir tajā, ka par to runā un par to atļaujās runāt, par to runā publiski un cilvēki vēršās pēc palīdzības. Vardarbībai ļoti patīk klusums, bet tas klusums tiek tagad mazliet dzīts prom. Ja tikko ir piedzīvot vardarbību, ja tas notiek mājās, ja šajā brīdī ir draudi tavai veselībai vai dzīvībai, ir jāzvana policijai. Tagad, uzreiz. Policijai tāpat būtu vēlams zvanīt, ziņot arī pēc tam, jo, ja, piemēram, ir bērni ģimenē vai pēc tam būs vajadzīga pagaidu aizsardzība pret vardarbību, tad šie zvani policijai un iesniegumi viņi vienmēr palīdz veidot to lietu un ka kāds jau ir zvanījis, ka tā sieviete ir vērsusies pie policijām. Ko mēs kā sabiedrība varētu darīt, lai mums vairs nebūtu tās vardarbības? Audzināt savus bērnus veselīgi, galināt nost visus dzimumu stereotipus un dzimumu lomu sadalījumu, netolerēt vardarbību. Netolerēt to, ka kaimiņos aiz sienas kāds kliedz vai daudz šķīvis pret sienu. Netolerēt to, ka kāds uz ielas kādam dara pāri. Mācīt to saviem bērniem, tur jau tas viss sākās. Jo vairāk cilvēki runā un jo vairāk paceļ šīs tēmas, ir jau kas aizdomājās. Un, manuprāt, diezgan daudz cilvēku aizdomājas, un tas viss mainās. Un manuprāt, mums ir tāds gaismas stariņš redzams, ka mēs varam arī izdarīt tā, ka mēs visi mīļi saticīgi dzīvojam un nedaram viens otram pāri.